Esi sveicināta manā YouTube kanālā. Šodien es vēlos parunāt ar tevi par sievišķību, par to, kas tas tāds ir. Jo es zinu, ka tu noteikti esi dzirdējusi šo terminu, ka tev noteikti kaut kādi savi priekšstati, vai varbūt tu nemaz nezini, kas tas īsti ir. Es padalīšos ar to, kā es to saprotu un kas tas ir priekš manis. Un tad varēsim vai nu salīdzināt, vai nu iedvesmoties vienu no otras un tikt skaidrībā ar šo jēdzienu. Kas ir sievišķība? Manuprāt, tas ir vairāk par tādu iekšējo sajūtu. Tas noteikti nav par to, kāda kleita tev ir uzvilkta, kādas kurpes, kādā krāsā tev ir nagi. Sievišķība tas ir kaut kas vairāk, jo mēs katra varam un esam sievišķīgas tur iekšā. Tāpēc katrai no mums, neatkarīgi no tā, kas mums ir uzvilkts, vai kāds mums ir make-ups, vai kur mēs esam, sievišķība ir vienmēr ar mums kopā. Tas ir par to maigumu, tas ir par to plūdumu, tas ir par uzticību. Iespējams, tas ir par to, ka tu proti pielāgoties. Sievišķība tas ir spēks, tas ir tas viedums. Noteikti tu zini, ka katrā no mums ir gan tas vīrišķais, gan sievišķais tur iekšā. Un tā sievišķības māksla, tā sieviešu burvība, tas, ko mēs spējam, ir pielietot šīs savas spējas, es tā nosauktu. Citreiz, kad vajag ieslēgt to vīrišķīgo, to dinamiku, to ātrumu, to izlēmīgumu, mēs to visu protam. Un citreiz pēc vajadzības mēs varam ieslēgt to sievišķīgo, to maigumu, to ļaušanos, to pielāgošanos, to mieru. Tas ir tas, kas mums būtu jāattīsta sevī, jo tas ir tas, kas ir katrā no mums. Un tad, kad tu sajūti šo mieru sevī, šo prasmi operēt ar sevi, ieslēgt vajadzīgo stāvokli, kontrolēt viņu, izstarot, dalīties, tad pārējiem gribēsies būt tev blakus. Neatkarīgi no tā, kas tev ir uzvilkts, neatkarīgi no tā, kā tu sēdi, kā tu izskaties, kā tu esi uzkrāsojusies vai kur tu esi, tu izstarosi to. Un tas sievišķīgums, tas ir tas, kas pievēl pie tevis. Tas ir tas, kāpēc gribās būt tev blakus. Tas ir par to sajūtu. Bieži vien mēs dzirdam, ka saka, kādi viņi ir kā sporta tērpā, ja? Bet no viņas pilnīgi staro. Tas ir tas starotā sievišķība. Un es pati tagad meklēju sevī to. Es pati vēlos sevī to izaudzēt, attīstīt un tā kā palaist, izstarot. Tāpēc es vēlos arī tevi aicināt, iet ar mani šo ceļu, lai mēs kopā varam izaudzēt sevī, izlaist, palaist, vairot šo sievišķību. Pievienojies man, droši vien, kad šeit YouTube'ā, Instagramā skaties, seko, komentē, iespaidojies, iedvesmojies un arī dod man to atpakaļ saiknu, lai es redzu varbūt tavu skatījumu uz to, kas ir sievišķība, kā mēs varam to vairot un attīstīt sevi. Paldies, ka tu skatījies. Es ceru, ka tev bija noderīgi. Uzraksti komentārā, ko tu domā par sievišķību, vai mūsu skatījums sapas vai sadara. Paldies, ka skatījies. Atā.